Labrīt visiem no rīta. Mēs esam laimīgi tikuši līdz mājām. Gulēt mēs aizgājām pēc Latvijas laika 3. Madeirā nomācies. Tie, kas lietas kursāties, zina, ka Madeirā deg meži. Mums viss ir labi, mēs esam drošībā, Auguns ir tālu. Mums vispār nezinu, varbūt viņš ir apdzēsts, jo vakar neskatījos. Mēs esam tikko kur šitie... Nē, es nezinu, kas tie ir par kokiem. Es gribēju teikt banāni, bet diez vai... Nezinu. Redz, kur mūsu baseins. Okeāns. Bet jā, nomācies ir. Mēs celsimies... Nē, mēs jau piecēlāmies. Parādīšu mūsu mājiņu. Celsimies, ēdīsim brokastis. Un iesim uz festivālu droši vien, kurš kaut kad pēcpusdienā sāksies. Kaut gan vārds iesim ir... Paiet vēl te paši tām ielām, kā mēs vakarā naktī jau braucām. Nezinu, vai mēs varēsim paiet. Bet saimniece teica, ejiet droši, padzerat, pēdat. Es jums atbraukšu pakaļ. Vai nav jauki? Tā, un tad mēs iesim mājās un es parādīšu ātri. Saules nav, bet tik sutīgs. Tā ir mūsu virtuve. Augļi, ko mums saimniece dāvinā no sava dārza atstāja. Tāda te virtuvīte. Protams, mēs jau ar savām mantām visu piegruzējām, šojām polata. Un tā iesim uz guļamistabu. Tā, un tā ir mūsu guļamistaba. Arī maziņa. Skats uz okeānu. Mūsu mantas. Un principā arī viss nekā tāda. Mūsu drēbes. Es, protams, no drēbēm vispār neko līdz nepaņēmu. Gandrīz jūs vēl man nekas nelīda. Un mēs tomēr uz 2 nedēļām tā kā... Tagad vīrs pieliks to turekli telefonam. Un mēs droši vien brauksim uz veikalu, jo mājās leduskapī nekā nav. Vai kaut ko nopirkt, jo vakar mēs ieradāmies ļoti vēlu veikalu, jo gandrīz taisīts iet, to paķēram, to arī paēdam. Un šodien vajag kaut kur aizbraukt. Dosimies kārtējā ekstrēmā braucienā. Mans dārgais meklē adresi, kur mēs braucam ēst. Jābrauc 5 minūtes, ja? Jā, it kā smieklīgi 5 minūtes, bet kājām nereāli aiziet. Dodamies. Mums kur augšā lejā? Paldies Dievam. Jābrauc tomēr tikai 2 minūtes. Tūlīt skatīsimies. Skatāties. Šitā vieta ir prosta bomba. Galvenais atkal neaizšai kaut kur garām. Richard Gols. Visu mūžu ar mašīnu nebrauks. Viņiem za to kāds kartielis, zini. Mums ir 31 grāds. Vismaz man uz telefonu rādīja Ponta de Sol 31 grāds. Nu, nebūtu tur tas, kad izbraukt no mājas, tas briesmīgais bum, kurā pēc tam, es nezinu, rāpus tikai var uzkāpt. Te principā ir samērā lēzens. Ne? Bet te atkal redzi, kā viņā pēc tam uzkāpt. Nav šitas rajons tāds beigas smuks, es teikšu, tās mājas. Nu, kā jau visur, man liekas, cik mēs esam skatījušies, ir graustu ļoti daudz. Bet, nu, jā, ir tāds, negribu teikt nabadzīgs, bet, nu, tāds nekopts. No šīšmu Portugāļu radio runāja, vēl sāk kaut ko saprast vispār, bet okeāns. Tā te lūdzu lēnām, jā. Paldies. Baļā! Es atvainojos, es izgriezīšu bet neizgriezīšu.
Mēs visi braucam ēst. Tā pasties pa labi, pa kreisi. Un kur mums jābrauc? Brauc, kur grib, principā. Un beigais norobežojums tiešām daudz ko dos. Beigais nogurums, man visus kaulus vēl joprojām lauž. Mēs ielīdām gultā, es domāju, nē, līdīšu ārā, jo tāds sajūta bija, ka es aizmiršu. Jā, tur jau esi. Mēs atbraucām līdz miestiņam ēstuvei Dos Amigos. Veicām tikko pasūtījumu, kā mēs ēdīsim. Es beidzot piepildīšu savu sapni, būs limpeti. Aici! Beidzot, limpeti. Kā? Pietiks, toreiz vispār vienu atnesu. Šķēlīti. Un tur ir burlēdī kāklu. Man bīriņš un vīram šitā apelsīnu sula. Ak, Dievs, visiem labu. Man ir špada kun banana, salāti, fries, un tev bija vienkārši špada, cepta špada. Fried. Kroči cepta zivs. Mēs jau atbraucām mājās, tāds mums lūk ir čeks 49,90. Lapa šitā tad bija 8,50, maizīte bolada kāku 2, zivs 14,50, tā bija man ar banānu. Zivs nebija slikta, bet banāns bija šausmīgi salds, vienkārši pārsaldināts šausmīgi. Špada frita, tā bija zivs vīram, tā viena sula 3 eiro sanāk maksāja, tu pa 2 6 eiro samaksāja. Alus bija 4,60, un es nezinu, kas ir 30 centi. Jā, iepakojums. Mēs paņēmām friškas līdzi, jo nenormāli daudz bija. Re, kur tas seksīgais mužiks, kā tu uzmanīji? Ponča. Bet man liekas, tieši tādu nepaņēma pudeli līdzi. Tieši tādu, man liekas, mēs dzeram pirmo reizi. Tieši tādu mēs neesam dzēruši. Tūlīt tās nodegustēsim. Mēs baudot silto vakaru, beidzot tikām pie Pončas. Starp citu, ko tu smejies? Mēs aizmirsām, ka mums viņi ir izdzērām sangriju. Jā. Konkrēti šo te Ponču mēs nopirkām pirmo reizi. Es, man liekas, tādu vispār pat redzējusi nebiju. Nav man mīļākā no pudeļu pončām, bet, protams, dzert var. Jā, var. Mums joprojām ir silti, ik pa laikam bišķīti pilina un līņā. Fonā skan festivāla kaut kāda mūzika. Mēs ar vīru prosta sēžam, bazarējām atomasjom un prosta baudam skatu, vakaru un prosta to, ka mēs esam Madeirā. Ai, skumšu jau tagad zinu, kad brauksim prom.